Labdien, šī video virtuve un turpmāko laiku jums būšu Ežāna. Šodien pagatavošu pildīts pankūks ar gaisīgu biezpienu. Recepti atbalsta trauku veikals Ķēdes LV. Viss virtuves pieturam vienā vietā. Tā man vajadzēs milti, ola, piens, eļļa, sāls, sviests, biezpiens, cukurs, vanīļas cukurs. Tā, sākšu ar to, ka pagatavošu pildījumu. Tātad biezpienu samaļu kopā ar sakultu olu. Man te vajadzēs pusi no olas. Ja ir vairāk biezpienu, tad kādu puskilo, 400 gramu, tā aizies veselu olu. Es biezpienu samalšu blenderī, tāpat arī var samalt gaļas mašīnā. Vai nu izbērst cauri sietiņu. Tagad pievieno cukuru. Sāli nedaudz. Un kausētu sviestu. Jo gaisīgāks biezpiens būs, jo pildījums sanāks garšīgāks. Un pievienot klāt vanīļu cukuru. Tāpat arī var pielikt klāt kanēlu, garšīgi sanāk. Un sviestu var vairāk pielikt, man tie ir 2 ēdama karotes, bet ja biezpiens nav trepnis, tad arī var kādas 4. Tā būtu vēlams šo masu ielikt leduskapī uz kādām 15–20 minūtēm. Vēl var pielikt klāt rozīnes. Vai nu rīvēt citronu mīziņu. Recepti atbalsta trauku veikals Ķēdes LV. Tā pa šo laiku pagatavošu mīklu. Man te palika tā puse ola. Pievienoju klāt cukuru, karotīti, sāli, šķipsniņu. To visu sajauc kopā. Pieliek klāt nedaudz ūdens. Ja ūdeni un miltus lai pakāpeniski un pievienot, tad nekad nebūs kunkulišs, tāpēc es vienmēr to daru vainajām. Tagad miltus. Un, kad sanāk tādi jau tā kā putriņu krēma veidi, tad arī var pieliet klāt pārējo ūdeni. Un skatīties, cik bieza vai šķidra tā mīkla ir. Ja
Ja pietiekoši labi, tad no ūdenis nevajag liet. Ja nu redz, ka šķidrs, tad pieliek klāt vēl miltus. Pankūku mīkla ir ļoti pateicīga, viņa var regulēt. Un tagad pašās beigās pieliek klāt dažas karotceļus vai nu sviestu. Tagad vēlams mīklā ļaut atpūsties minūtes 15-20. Lai nedaudz tā kā piebriest. Nu, lūk, ir pagājis laiciņš. Skatos, ka mīkla palika biezāk, tad vēl varētu šķēdīt ar ūdeni vai ar pienu. Tagad pānu uzkarsē, ietauko un lej mīklu. Un tagad uz pirmās pankūkas var redzēt, vai mīkla ir bieza vai šķidra. No sākuma dažas kādu minūtīti cep no vienas puses, pēc tam dažas sekundes no otras puses. Lai tā otra puse nebūtu tāda pārāk jauka. Es te skatos, ka mīkla bišķiņ pa biezu pieliešu klāt mazliet ūdens. Man jau vispār patīk pankūks, kad ir ūdeni pagatavots, nevis ar pienu, bet tā ir gaumas lieta. Nu, lūk, pildījums arī pastāvēja. Sastinga. Un tagad var pildīt pankūks. Pildījumu liek uz pankūks apceptās puses maliņā. Tos pārlūk. Un būtu vēlams ar olu baltumu pārziest maliņas. Tad ļoti labi turās pankūks. Nu, ja nav olu baltums atlicis, tad var iztikt arī bez. Tāpat arī šāds pankūks var pildīt ar ievārījumu, gaļu, sieru. Un, kad ir pankūks jau gatavs, tos liek sakarsētos taukos un cep no abām pusēm līdz zeltaini. Uz nelielas uguns.
Man atliek novēlēt labu apetīti. Paldies par uzmanību!